Pamazām sāksim. Tie, kas vēl vienojās, lai droši vienojās klāt. Es esmu Santa, es esmu uzņēmuma pārdošanas pārstāvis. Un liels prieks jūs šodien redzēt šeit mūsu tādā vispārīgajā kokapstrādes demo. Un kas gan esam mēs? Moneo ir uzņēmuma resursu plānošanas sistēma, kas ir ļoti mainījusi veidu, kā uzņēmumi Latvijā pārvalda savu darbību. Mums šobrīd ir jau 10 gadu pieredze, un kā tad tas viss sākās, ir tas, ka dibinātāji pirms 10 gadiem saprata, ka ir nepieciešama elastīgāka un lietotājiem draudzīgāka ERP sistēma, ko mēs varētu pielāgot dažādu nozaru pārstāvjiem un dažādām uzņēmumiem, kas pārstāv dažādas nozares. Tātad mums ir 100% vietējais kapitāls, esam Lean metodoloģijā balstīta sistēma, ir salīdzinoši ātri ieviešama, viegli pielāgojama un ļoti, ļoti integrējama ar citiem risinājumiem. Viens no inovatīvākajiem Moneo aspektiem ir tieši tā modulārā arhitektūra. Un Moneo pamatlicējiem jau bija gana ilga pieredze izstrādājot iepriekš ERP sistēmas, un tika saprasts, ka uzņēmumiem bieži vien ir unikālas prasības. It kā katrs no uzņēmumiem un mūsu klientiem saka, ka nekas, mums jau ir standarts, bet esam sapratuši to, ka katram no šiem uzņēmumiem šis standarts ir mazliet savādāks. Un prasības bieži ir unikālas, un ar visiem vienotu pieeju tālu netikt, un tāpēc tika izveidota sistēma tādā veidā, kurā moduļus var pievienot vai noņemt, pamatojoties uz lietotāja vajadzībām, un tāpatās arī moduļa ietvaros var veikt dažādus pielāgojumus attiecīgi pēc uzņēmuma darbības vajadzībām. Kā jau iepriekš minēju, tad Moneo ir viegli pielāgojama, tajā pat laikā tā ir standarta sistēma. Ir pieņemamas izmaksas, jo mūsu galvenais mērķa klients ir vidējais un mazais uzņēmums, kas ir Latvijā ražojošs un eksportējošs uzņēmums. Moneo ir arī droša izvēle šodien un nākotnē, jo vienas sistēmas ietvaros ir iespējams izaugt. Un, jā, ir pieejams daudz standarta integrācijas ar dažādām ierīcēm un sistēmām. Šeit jūs redzat dažus no mūsu pazīstamākajiem klientiem. Šo gadu gaitā esam sapratuši, ka ļoti labi jūtamies tādos novirzienos kā kokapstrāde, līdz ar to arī metāla apstrāde, jo šie pēc procesiem ir ļoti līdzīgi. Tāpatās arī labi jūtamies pārtikas ražošanā, un pārtikas ražošanas procesi ir ļoti līdzīgi, kā ir kosmētikas ražošanas procesi, tāpēc arī kosmētikā jūtamies ļoti labi. Un šodien galvenais runātājs būs mana kolēģe, Lean eksperte un mūsu ražošanas projektu vadītāja, arī biznesa procesu konsultante, kurai ir pašai savs podcasts un ar daudz klausījumiem. Pieredze Ilze ir guvusi tieši šajos manis iepriekš minētajos novirzienos, un Ilze būs tā, kas mums šodien parādīs vienu no procesiem kokapstrādē. Jo it kā sfēra ir viena kokapstrāde, taču tā var būt ļoti dažādi novirzieni. Var būt dažādu produktu ražošana, kur, piemēram, kaltas vai apzāģis ir aktuāls, citiem atkal nav aktuāls. Mēs nevaram parādīt visu uzreiz, tāpēc šodien parādīsim tikai vienu no novirzieniem. Būtu ļoti priecīgi, ja jūs savus jautājumus rakstītu čatā, uz tiem mēs beigās atbildēsim. Tāpatās arī tieši es būšu tā, kas pēc tam ar jums sazināsies, un labprāt saņemsim arī ziņas, ka gribat redzēt mūs pie sevis, lai mēs arī individuāli jau varam iedziļināties tieši jūsu procesos. Ilzīt, vai esi gatava? Jā, es sen jau gatava. Nu, tad aiziet. Tu varētu beigt šērot savu ekrāniņu, ja? Un tagad es parādīšu savējo, un tu man pateiksi, vai ir redzams. Ir? Ir. Džeks, kurš zāģē, ja? Jā. Jā, sveiki, mani sauc Ilze, un šodien mēs parunāsim par šo kokapstrādes risinājumu izstrādi. Es rādīšu visu, kas mums ir, līdz pat kaut kādai sīkākai detaļai, bet tas nenozīmē, ka jāņem ir viss. Ja jums, piemēram, nav
dēļu ražošanu, bet jūs ražojat tikai kaut kādu taras materiālu, tad kaut kādi procesi jums nebūs. Bet šobrīd es esmu salikuši šajā prezentācijā visu iespējamo, ko mūsu kokapstrādes klienti ir prasījuši, tā skaitā arī FSC uzskaiti. Citi uzņēmumi to vēlās integrēt sistēmā, citi to atstāja ārpus sistēmas, jo saprot, ka FSC uzskaita sistēmā paģēra arī ļoti lielu disciplīnu un kārtību. Un bieži vien FSC nav tas, kāpēc uzņēmums ievieš sistēmu. Patiesībā katram uzņēmumam, kurš sāk viest un digitalizēt procesus, būtu jāsaprot galvenais, kas ir tas, ko jūs gribat sasniegt. Vai tā būs pašizmaksa, perfekta, precīza, saulaicīga, vai tas būs ražošanas procesa izsekojamība, noliktavas atlikumu, saulaicīga kustība. Vai arī jūs vēlaties uzskaitīt katra darbinieka laiku, redzēt, cik kurš darbinieks izdara un mērīt kaut kādu darbinieku kapacitāti. Tātad, ejot arī ar šo mērķi, bieži vien mainās arī tas, kā mēs sistēmu iestatām, jo, ja ir nepieciešams redzēt, piemēram, FSC izsekojamību, tad ir ļoti smalki arī jāievieš šis ražošanas process, lai to varētu izdarīt. Ja tas nav svarīgi, tad mēs varam arī bišķiņ brīvāk to izdarīt, lai darbiniekiem nebūtu tik liels tas datu ievadas sloks. Tā, ar ko tad mēs kokapstrādē darbojamies? Tātad viss sākas sistēmā ar klientu pasūtījumu. Tad mēs arī nodrošinām apaļkoka saņemšanas procesu, un tad ir jautājums, vai tas būs manuāls process, vai jums ir šīs digitālās iekārtas, no kurām var nolasīt jau šos apaļkoka datus. Mums ir arī integrācija ar KPDC, laikam saucās tādi šis kokapstrādes digitālais risinājums, kur jau ir klienti, kuri saņem informāciju par to, ka viņa koks ir uzkrauts mežā, un tad viņš seko līdz vārtiem, un tad tas koks tiek saņemts jau uzņēmumā. Slapjo dēļu zāģēšana. Pēc slapjo dēļu zāģēšanas tad mēs esam organizējuši arī kaltes uzskaits procesu, un to mēs izrunāsim sīkāk. Jo arī skatoties uz šiem visiem procesiem, kas uzņēmumā notiek, kāds no tiem ir šaurais posms. Un mēs šobrīd apskatīsimies, tad, ja kalte ir šaurais posms, kā tas tiek sistēmā arī nodrošināts, lai viss process strādātu uz kaltes maksimālu noslodzi. Apzāģis pēc kaltes, un tad ir ēvelēšana, līmēšana, frezēšana, un iespējams jums ir vēl kādi citi procesi, tātad viss atkarīgs no tā, kādus materiālus jūs ražojat. Un pēc tam, protams, tad, kad ir pabeigts ražošanas šis ceļš, tad prece tiek izsūtīta klientam, un pēc nosūtīšanas mēs arī izrakstam gala rēķinu. Tātad viss sākot no klienta pasūtījuma līdz izsūtīšanai un gala rēķina izrakstīšanai. Šeit jūs jau redzat jau vienu ekrānu šāviņu no mūsu sistēmas. Tātad šādi izskatās produkta kartiņa, un ko es gribu pievērst tieši kokapstrādē, kas ir svarīgi, ir vairākas paralēlās mērvienības. Protams, ka kaut kur kādā brīdī vienmēr parādīsies uzskaita kubikmetros, citi kubikmetrus izvēlās kā pamatu uzskaitas mērvienību, citi tikai kā pārdošanas mērvienību. Citiem ir svarīgi metri, ir arī svarīgs dēļu skaits, un tā tad mēs varam veikt uzskaiti visās šajās mērvienībās, kādās tik ir nepieciešams. Vienīgais ir jāatcerās, ka ir katrai mērvienībai, tātad mums pamatmērvienība šajā piemērā ir pakas, un tātad mēs pasakam, vienā pakā ir 1,68 kubi, 143 dēļi un 386 metri. Un šie koeficienti nedrīkst mainīties. Tātad pakām šajā gadījumā, ja ir vēlēšanās uzskaitīt visas mērvienības, ir jābūt konstantām. Ja paka katru reizi ir citā izmērā, tad mēs jau ieslēdzam citu procesu. Un tad šīs pakas tiek, teiksim tā, uzskaitītas atsevišķās partijās ar šiem paku numuriem, un tur tad mēs pasakām, ka šajā pakā ir 200 dēļi, šajā pakā ir 300 dēļi un šajā ir 250.
Tātad var izvēlēties, bet daudz uzņēmumi tomēr ieviešot arī sistēmu, izvēlās standartizēt šīs pakas, jo tad ir vieglāk saprast, kas ir atlikumā un vieglāk arī veikt inventarizāciju. Tas būtu par šiem mērvienībām. Nākamais, kā jau es minēju, par pakām. Ja? Tātad, lai ar pakām varētu vieglāk operēt un viņas kustināt, uzskaitīt, norakstīt, pakām tiek piešķirti numuri. Un tā ir viena paka, dēļu paka ir viena partija, kurā iekšā ir kaut kāds kubikmetru dēļu vai metru skaits, un šai pakai tiek veidota uzlīme pēc jūsu vajadzībām. Tur parasti uz uzlīmes ir rakstīts ražošanas datums, cilvēks, kurš šo paku ir saražojis, kubikmetru dēļu skaits. Ja šī paka tiek iepirkta, tur var likt arī iepirkēju virsū. Protams, tur ir kaut kāds produkta kods, produkta nosaukums. Ja ir partija, tad partijas numurs. Nu, un šī informācija tiek pielikta pie pakas, un tad jau ir vieglāk pēc tam veikt kaut kādu noliktavas kustību. Noskanējam paku, un sistēma jau saprot, ka mēs, piemēram, viņu tagad norakstīsim vai mēs viņu kaut kur pārbīdīsim. Tātad šis ir svarīgi uzskaitīt pa partijām dēļ ērtības. Tātad partija uzskaita. Nākamais ir tātad, ko mēs, šis varbūt vairāk bija tieši par to pašu produktu, bet, lai ražošana vispār strādātu, ir nepieciešamas receptes. Tātad mēs pasakam, no kāda materiāla rodas kāds materiāls. Un šeit ir viena ēvelēta materiāla specifikāciju koks, recepšu koks, kas sākas no apakšas, tātad apaļkoks, kļūst par slapju materiālu, no slapja materiāla veidots kaltēts materiāls. No kaltēta materiāla mēs laižam materiālu uz zāģi, un pēc apzāģa vai zāģa viņš nonāk ēvelē. Un šeit gan var redzēt, šeit ir uzskaita kubikmetros, un pēc tam jau tas aiziet uz pakām. Tātad šeit mēs rēķinam kubus, cik kubika apaļkoka ir nepieciešami, lai saražotu vienu paku, un pēc tam jau šeit aiziet paku uzskaita. Kāpēc šeit ir zaļā svītra novilkta? Tātad ražošanas procesu arī var organizēt no diviem veidiem. Vai nu mēs ražojam uz konkrētu klientu pasūtījumu, vai mēs ražojam savu produkciju uz iztrūkumu. Un kokapstrādē mēs esam novērojuši bieži vien, ka apaļkoks, kad viņš tiek zāģēts vienkārši, lai dabūtu labāko rezultātu no tā, kas ir iepirkts, lai no tā apaļkoka dabūtu labāko, ko var dabūt. Tādēļ tur neviens nedomā, kuram klientu pasūtījumam mēs tagad šo slapjo dēli zāģējam. Tur tiek zāģēts vienkārši uz iztrūkumu. Bet tajā brīdī, kad mēs jau liekam dēļus kaltē, mēs jau sākam domāt, kādus dēļus mums vajag, lai saražotu to, ko klients mums ir pasūtījis. Mēs vienkārši nekaltējam kaut ko. Un tātad līdz šim procesam ir ražošana uz iztrūkumu. Pēc kaltes mēs jau sākam domāt par to, kādus konkrēti izmērus mums vajadzēs, lai saražotu gatavo produkciju. Un šīs lietas, kad sāk ieviest sistēmu, gan šīs produktu kartiņas, gan šīs receptes, ir tas, ko klientam mēs parasti lūdzam Excel failā sagatavot, lai mēs varam ieimportēt sistēmā, lai var strādāt bez šīm artikula produktu kartiņām un specifikācijām receptēm. Darbs sistēmā vienkārši nav iespējams. Viņas vienmēr var papildināt, ieviedīt jaunas, bet sākotnējie dati ir tie, kas ir jāievada. Tātad, kā izskatās pati recepte? Tātad pašas receptes kartiņa ir šeit viena pusīte, un šeit apakšā ir otra, par otru es vēlāk pastāstīšu. Tātad, kā mums izskatās? Mums ir produkts, kuru mēs ražojam, un pasteikts, no kā mēs to ražojam. Ja te būtu, piemēram, cita mērvienība, te parādītos kubi un kubikmetru skaits, un tad te izejošais ir paku skaits un viena paka. Šeit ir arī tāda pazīme, norakstīt materiālu noliktavas norakstīšanā, nevis ražošanā. To es arī vēlāk pastāstīšu jau pie procesa, ko tas nozīmē un kā tas atsaucas pēc tam uz procesu. To, ko mums tieši ir kokapstrādes klienti prasījuši, ir arī kvalitātes mērījumi ražošanas laikā. Tādēļ
receptē ir tāda sadaļa mērījumi, kur ir parādīts, kādi mērījumi šim konkrētajam izstrādājumam ir jāveic, un augstākā un lielākā pielaide, un kādiem tad ir jābūt šim mazākajam mērījumam un šim lielākajam mērījumam. Un es arī pēc tam tālāk parādīšu, kā tas viss atsaucās uz to, ka darbinieks pie savas planšetes darbā cehā var jau redzēt šos mērījumus un tos veikt, un jūs jau varat sekot, vai vispār tiek mērīts, un ja ir mērīts, vai visi šie mērījumi ir pareizi un tajā periodā, kad ir nepieciešams ietilpstoši, jo tad, kad nāk kaut kādas reklamācijas, jums nav jāmeklē pa kaut kādām lapām, kāds bija šīs partijas pakas mērījums, jūs jau to varat redzēt digitālā veidā. Tas par recepti. Šeit ir kaltes ražošanas process. Es jau stāstīju, ja, ka kalte ir bieži vien šaurais posms, jo kaltē tu nevari izņemt kaut ko ātrāk ārā, tikai tāpēc, ka ir steiga. Tur ir jāiztur šis process tik, cik viņš ir nepieciešams. Tātad viss sākas ar to, ka mums ir ražošanas plāns un ir uzdevumi, ka jākaltē būs viena biezuma materiāls. Mēs saprotam, ko mēs liksim tajā kaltē, redzot mūsu klientu pasūtījumus, mūsu nākamos darbus, un mēs veidojam iekšējo pasūtījumu uz zāģētavu ar domu, lūdzu, sazāģējiet vai sakomplektējiet, ja jau ir sazāģēts, mums šādus materiālus ar šādu skaitu un šādu biezumu. Šis ražošanas pasūtījums, viņš nonāk zāģētavā uz noteiktu dēļu izmēru, un tad ir jautājums, vai viņiem ir jau tas vēl jāražo, vai jau ir saražots. Viņi sakomplektē šīs pakas, un šīs pakas dodas uz kaut kādu placi pie kaltēm, un tad jau mēs redzam, ka dēļi no zāģētavas ir nonākuši placī pie kaltes, un tajā brīdī, kad ražošanas vadītājs saka, sākam, tad cilvēks, kas ved šos dēļus kaltē, viņš datorā nospiež podziņu, ka viņš tagad sāk šo komplektēšanas procesu un skenē pakas, kuras viņš liks kaltē. Šīs pakas tiek saliktas iekšā, notiek šis 7, 10 dienu process, dēļi izkaltēti, un tajā brīdī, kad šie dēļi tiek vesti ārā no kaltes, tajā brīdī slapjo dēļu pakas pārražojas automātiski par kaltēto dēļu pakām, nemainot šo partijas numuru, jo neviens pēc kaltes nerauj nost šīs te paku uzlīmes un nelīmē jaunas tikai tāpēc, ka ir viens process beidzies. Tātad šīs slapjās pakas tajā brīdī ir pārražojas par sausajām pakām un nonāk jau nākošajā ražošanas posmā, kaut kādā starpnoliktavā, kur šīs kaltētās pakas gaida jau, kad viņas tiks jauktas ārā un vestas iekšā uz ražošanu. Un šis process ir uztaisīts maksimāli automātisks. Tātad ražošanas vadītājs ir tas, kurš plāno šos ražošanas uzdevumus uz kaltēm un liek iekšā plānotos izmērus. Savukārt jau šie iekšējie pasūtījumi, noliktavas kustības, komplektēšanas jau notiek diezgan automātiski. Piemēram, tajā brīdī, kad dēļi tiek ņemti ārā no kaltes, viņi jau automātiski saražojās, un sistēma zina, ka ir tikai viena noliktava, uz kuru, piemēram, tālāk tiek vesti kaltētie dēļi. Tātad arī šī noliktavas kustība uz šo starpnoliktavu notiek automātiski. Ja, protams, ir tā, ka šie kaltētie dēļi nenonāk vienā noliktavā, bet viņi pēc kaut kādas cilvēka loģikas nonāk katrs savā vietā, tad šeit tā automātika nebūs iespējama. Līdz ko nav algoritms apakšā kaut kādai darbībai, tā jau ieslēdzās cilvēka manuālais darbs. Tas par kaltes procesu. Pati ražošanas process bieži vien notiek sekojoši. Tātad tiek saņemts apaļkoks, sazāģēts, pēc tam uz kalti iet, un tad pēc kaltes, kad šis dēlis, šis materiāls nonāk ražošanā, un viņš tiek izjaukts pirms zāģa, tad šī paka, kaltēto dēļu paka tiek norakstīta, un apzāģa vai zāģēšanas procesa rezultātā rodas pilnīgi jauna paka ar citu dēļu skaitu, ar savu numuru. Un šeit pazūd bieži vien tā izsekojamība,
ka mēs nezinām, no kura skaltēto dēļu pakas ir saražota šī zāģētā paka. Ja jūs ražošanā to precīzi varat nodefinēt, tad ir forši. Bet liela daļa kokapstrādes uzņēmumu, viņiem vienkārši tajā zāģī iet tie dēļi iekšā, otrā galā viņi nāk laukā, un tur neviens jau vairs neko. Tātad vienā galā mēs to paku norakstam, otrā galā mēs jau saņemam pilnīgi citu paku ar citiem izmēriem un citiem dēļiem. Un tas pats arī attiecās uz pārējiem ražošanas procesiem. Pie ēveles atkal sazāģētie dēļu paka tiek norakstīta un rodas pilnīgi cita paka, ēvelētie dēļi. Un tad, ja piemēram arī šīs pakas ir, teiksim tā, standartizētiem daudzumiem, tad sistēmā tā paka parādās tikai tad, kad viņa ir pilna. Puspilnas pakas sistēmā, piemēram, ir uz klienti, kuri nemaz nereģistrē, lai nesāktos jau kaut kāda tāds haoss. Tātad tikai pilnas pakas tiek reģistrētas sistēmā. Un tagad iziesim cauri visam procesam no paša sākuma. Tātad klientu pasūtījums. Lūk, jūs redzat klientu pasūtījumu. Šeit klients ir pasūtījis šādus te izmēru dēļus, ēvelētus, te ir tā klase, un te jau mēs redzam, viņš redz gan, cik viņš kubus pasūta, cik viņš arī pakas pasūta, un te viņš redz cenu gan kubiem, gan arī pakai. Un tātad mēs varam viņam arī pēc tam rēķinā izdrukāt tādā mērvienībā rēķinu, kādā vien viņš vēlās. Tad, kad klienta pasūtījums tiek apstiprināts, sistēmā rodās ražošanas pasūtījumi. Un visi ražošanas pasūtījumi, ja jūs atceraties, es pirms tam rādīju tādu ražošanas koka atskaitīti, tātad visi ražošanas pasūtījumi arī ir uztapuši. Ēvelēts, zāģēts, kaltēts, slapjš. Tātad, lai mēs klientam saražotu tās 40 pakas, tad mums ir jāsaražo 40 pakas šādi izmēri, šādi dēļi, šādi un šādi šeit. Protams, šajā brīdī tās pakas visas ir vienādas, bet dzīvē jau var būt tā, ka, lai saražotu 40 pakas, ir kaut kāda cita dēļa jāsaražo, nezinu, 45 pakas. Šeit vienkārši koeficients visam ir vienāds, bet sistēma pēc šī jūsu izveidotā specifikācija koka jau saliek šo ražošanas pasūtījumus, kas būs jāražo. No ražošanas pasūtījumiem ražošanas vadītāji dod uzdevumu. Tātad šeit mēs dodam uzdevumu iekārtai ēvele, darbiniekam tādam un tādam, un viņam ir jāsāk 29. janvārī ražot 40 pakas. Nav obligāti jādod šis te uzdevums uz konkrētu iekrātu, uz konkrētu cilvēku, ja tas nav iespējams, bet jo jūs precīzāk iedosiet uzdevumu, jo precīzāk arī to uzdevumu kāds saņems. Ja cilvēkam ir jāpieiet pie planšetes ražošanā, viņam ir jāizvēlās, kurā iecirknī viņš strādās, kuru izmēru viņš ražos un tā tālāk, ir lielāka iespējamība nokļūdīties. Tāpēc bieži vien tiek ļoti arī tā fokusēti doti šie uzdevumi ražošanā. Tātad šeit mēs redzam 40 pakas jāsaražo. Tas, ko redz cilvēks, tātad mums ir ne tikai šī sistēma, kas tiek instalēta uz datora, bet ir arī web interfejs, un web interfejs ir domāts tiešām tādiem ļoti vienkāršotiem procesiem un darbiniekiem, kuri ar datoru un digitālām iekārtām ir uz jūs. Līdz ar to viņiem ir vajadzīgas 2, maksimums 3 pogas, ko viņi nospiedīs, lai varētu veikt savu darbiņu. Tātad šeit cilvēks redz cehā, kādi izmēri viņam ir jāievēlē, cik pakas, un te jau redzams, ka 2 jau ir saražotas, un 38 ir atlikušas. Un, ir arī uzņēmumi, kuri pat neļauj cilvēkiem ievadīt skaitu, līdz ko viņš nospiež pogu pabeigts, nozīmē, ka 1 paka. Tas arī ir drošības nolūkos, jo tā arī pierādījies, jo cilvēkiem vairāk kaut kas ir jāskaita, jo lielākas problēmas tā skaitīšana sagādā. Nu, un lūk, šeit arī ir tādas zaļās podziņas cilvēkiem interfejsā, un te mēs nonākam pie tiem kvalitātes mērījumiem. Cilvēks nospiež to zaļo podziņu, un viņam izlec šāds lodziņš, kur viņam saka, tātad jums ir jāveic pirmais mērījums, otrais mērījums. Cilvēki, ja mēs šai specifikācijai sistēmā receptei pieliekam klāt pielikumā arī PDF rasējumu, viņš arī var atvērt rasējumu, paskatīties, kas viņam ir jāmēra,
un ar kaut kādu ierīci veikt šos mērījumus. Un šeit ir arī bilde bīdmēram, kurš ir ar Bluetooth funkciju, līdz ko cilvēks veic mērījumu ar šo bīdmēru. Tas mērījums ielec uzreiz arī sistēmā, tātad cilvēkam nav arī jāklabina šis mērījums ar tastatūru, it sevišķi, ja darbs notiek uz planšetes, kur ir mazāks ekrāns un mazākas podziņas, atkal ir iespēja kļūdīties. Un tad, ja šis mērījums, mēs redzam, viņš neietilpst prasītajā diapazonā, tad arī darbiniekam tiek palūgts ierakstīt komentāru, kāpēc, ja viņš zina, kāpēc šis mērījums nav vajadzīgā diapazonā. Tātad šādā veidā var arī noteikt, cik mērījumus veikt. Piemēram, ir jānomēra, vismaz 20% no produkcijas, jāmēra sākumā, jāmēra beigās. Arī var teikt, ka nevarēs pabeigt uzdevumu, ja nav neviena mērījuma. Tā kā arī var ierobežot kaut kādā veidā cilvēkus, lai viņi to dara, jo ir jau visādi gadījumi arī bijuši. Lūk, un tātad šī kvalitātes mērījumi, viņi pēc tam nonāk sistēmā. Šeit ir šis pats mums iepriekš izveidotais ražošanas uzdevums, kurā mēs redzam, ka cilvēks ir veicis mērījumu, un tā kā šis viens mērījums bija ārpus nepieciešamā diapazona, viņš ir sarkanā krāsā, ar rezultātu nav pieņemts. Un tad jau un arī komentārs, ka tas ir iekārtas defekts. Un tad jau te pieslēdzās brigadieri, maiņu vecākie, ražošanas vadītāji un analizē šos datus, jo nereti arī ražošanas notiek brīvdienās un naktī, kad klāt nav nekāda no vadības cilvēkiem, un tad jau viņi pēc tam var skatīties, kas ir noticies. Ir arī speciālas atskaites, kas rāda šos kvalitātes datus. Lūk, un tad, kad tās 40 pakas tiek ražotas, tad katra paka, kā izpildīta, ienāk sistēmā ar daudzumu 1, un šeit arī ir redzams datums, laiks, cikos tā paka ir ievadīta sistēmā, un vienmēr būs redzams arī, kurš darbinieks to ir izdarījis. Tātad ir izsekojamība tam, kurš darbinieks kaut ko ir darījis, un bieži vien šis darbinieks arī tiek uz šīm pakas uzlīmēm drukāts laukā, lai pēc tam atsakotu vainīgs, nevainīgs un tā tālāk. Un te var arī redzēt, ka plānotais daudzums ir 40, bet saražots ir 4 pakas. Un tā, kamēr šīs pakas nav saražotas, uzdevums ir atvērts. Var arī būt gadījumi tādi, ka, piemēram, jūs esat plānojuši 40 skaitu, bet saprotat, 38 ir fini, neturpināsim šo ražošanas uzdevumu, piemēram, materiāls ir beidzies, tad jebkurā brīdī šo uzdevumu var slēgt, un viņš vairs nav aktīvs, un viņš arī vairs nerādās cilvēkam šajā planšetē. Tāpat arī visi saražotie un pabeigtie uzdevumi, viņi pazūd, līdz ko viņi ir pilnībā izpildīti cilvēkam no planšetes. Cilvēks redz tikai aktīvos uzdevumus lietotājs cehā. Lūk, un tad, kad ir iziets viss šis ražošanas process un ir radies gatavais produkts, tad pēdējais posms, ko mēs darām, mēs veidojam nosūtīšanas ierakstu. Tātad mums šeit ir paku numuri un daudzumi, ko mēs klientam sūtam uz kādu adresi. Šeit arī redzam tāds printerīts un lupiņa. No paku sūtīšanas šī ieraksta bieži vien klienti drukā laukā transporta dokumentus, packing lists, ja ir ārpus Latvijas jāved, un arī CMR, jo, ja ir savadīti, piemēram, sistēmā visu paku vai dēļu svars un šie KN kodi, tad jau arī mēs šo transporta dokumentāciju varam printēt pa taisno no sistēmas. Lūk, un pēc nosūtīšanas ieraksta, pēc tam top rēķins, jau ar visām cenām, kubos, pakās, cena pakām, cena kubiem, un varam drukāt ārā un sūtīt šo rēķinu klientam vai kopā ar šo transporta dokumentāciju, vai arī mēs pēc tam pataisno no sistēmas caur šo vēstulīti varam veidot e-pastu un, piemēram, rēķinu sūtīt klientam tajā pašā dienā, nākamajā dienā uz e-pastu.
Un pēdējais, ko es vēl gribēju pateikt, tātad šī ir tā FSC uzskaite, kas mums ir sistēmā. Bet par FSC uzskaiti tur ir jārunā individuāli ar katru klientu, vai ir mikskredīti, vai ir kontrolvūdi. Kā tiek uzskaitīts, kas tiek uzskaitīts, vai tikai certificēts materiāls tiek iepirkts un pārdots, vai ir gan certificēts materiāls, gan necertificēts, kā to dzīvē var nodalīt, kā to sistēmā var nodalīt. Mums ir arī uzņēmumā darbinieks, kurš ir agrāk strādājis kokapstrādē un tieši bijis atbildīgs par FSC uzskaiti. Tātad viņam šīs zināšanas ir, un viņš ir arī tas, kurš parasti iet un tad arī palīdz uzņēmumiem saprast vispār, kā to visu uzskaitīt un vai viņi to var uzskaitīt ar esošo procesu, kāds viņiem šajā brīdī ir uzņēmumā. Santa, vai mums ir kādi jautājumi? Man arī viss. Tā pieslēdzos, bet skatos, ka jautājumu nevienam nav. Līdz ar to vai nu viss ir pavisam skaidrs, vai vispār nekas nav skaidrs. Bet, kā jau es sākumā minēju, tad šis ir viens no variantiem, kā uzņēmumi var strādāt. Ir mums arī kokapstrādes uzņēmumi, kas ir koku audzētāji, meža strādes vairāk, uz kuriem šie procesi neatiecās, bet tajā pašā industrijā viņi ir. Citiem atkal ir citas nianses, līdz ar to jā, būsim priecīgi par iespēju parunāt ar jums katru individuāli. Ja ir radusies vēlme, mums ir jautājums. Kāpēc pakām ir nepieciešams tik daudz nulles aiz komata? Vai pakām nebūtu jābūt pilnos skaitļos, vai arī šo var mainīt pie sistēmas uzstādīšanas? Ir tā, ja mums ir mērvienības gan kubos, gan pakās, tad sistēmā tur būs daudz nulles aiz komata arī pakām, jo vienkārši visā sistēmā tiek iestatīts decimālu daļu skaits, bet uz izdrukām gan mēs varam nopaļot un pateikt, cik daudz decimālu daļas drukāt. Forši, ka mums ir jautājumi. Man liekas, ka mums parasti arī ikdienā esot pie klientiem, tas palīdz vairāk, labāk, efektīvāk darboties, kad ir tieši konkrēti jautājumi. Bet lieki jau laiku nestiepsim garumā. Ir vēl viens jautājums. Kas notiek ar brāķi ražošanas laikā? Ļoti labs jautājums. Jā, tā tad. Jautājums, kā tas brāķis tiek uzskaitīts? Viņam droši vien viņš tiek uzskaitīts atsevišķā pakā, vai arī viņš vispār netiek uzskaitīts. Viņš aiziet, nezinu, kurtuvē. Un tad ir jautājums, kas notiek jūsu procesā, vai sistēmai uzreiz ir jāģenerē jauns ražojums, tāpēc, ka kaut kas ir izbrāķējies, vai nu arī jūs vienkārši turpināt ražošanas procesu, pieņemot, ka tur ir brāķis, bet brāķu uzskaite ir, un brāķu uzskaitē arī tāpat līdzīgi kā kvalitātes uzskaitē, ja nav diapazonā, ir jāieraksta komentārs, arī brāķa ražošanā vienmēr jāieraksta brāķa iemesls, kas arī tiek analizēts. Un, ja mēs runājam vēl par kokapstrādi, un es tikko par brāķi runājām, tad ir iespēja arī iestatīt to, ka zāģēšanas procesā jums rodās skaida un šķelda. Tad šeit vienkārši tādi matemātiski var pateikt, ja mēs zāģējam kubu dēļu, koksnes, tad tik un tik parasti rodās skaida. Un skaida un šķelda var rasties kā blakus produkts. Vienkārši baram kubos sistēmā, nevienam speciāli tas nav jāsaņem atlikumā, bet viņa var rasties atlikumā. Tas arī tāds viens process, kas ļauj šo materiālu uzskaitīt automātiski. Bet par brāķi, jā, tad mēs viņu fiksējam. Un droši jautājums, kāds tas ir brāķis? Labojams vai nelabojams? Parasti nelabojamo brāķi neviens neskaita. Labojamo brāķi uzskaita vai nu pārdot par zemāku cenu, vai nu, jā, gaida šīs brāķētās pakas kaut kur, kaut kādu tādu ražošanas pasūtījumu, klientu pasūtījumu, kurā šāda veida materiālu var lietot. Es jau tieši gaidīju, kur tad būs tavs kroņa komentārs, ka brāķim liek enerģiju veltīt nevajag. Vajag veltīt enerģiju tam, lai tas brāķis nebūtu. Jā, tas tā. Protams, mums ir bijuši tādi
izstrādes, kur ļoti daudz tieši finansējums un darba stundas tiek ieguldīts, lai uzskaitītu brāķa ražošanu, tad jā, tas ir diezgan liels veists. Ja pēkšņi saprotu, ka nav piemēram 3 3 metru metru. materiāls un ir jāizmanto 3,2, kā tiek izmainīts. Jā, tā tad jūs vienā brīdī saprotat, ka jūs no cita materiāla šo ražošanu turpināsiet, tad jūs ejat iekšā ražošanas pasūtījumā, nomainat, ka jūs tagad jums izēviela būs nevis 3, bet 3,2. Viss ražošanas koks uz apakšu slēdzās, jo nebūs vairs jāražo 3-metrīgais, bet izveidojas jauns ražošanas koks uz 3,2. Un, ja jums nav jāražo tas 3,2, viņš jau ir noliktavā, tad jūs ieliekat piezīmīti, ka jūs viņu neražosiet, bet ņemsiet no noliktavas. Tāpēc arī šī kokapstrādes ražošana nav tik statiska, jo tur bieži vien jā, mēs varam uztaisīt perfektu recepšu koku, bet dzīve ir dzīve. Nu jā, tāpatās arī Moneo ir izvirzījuši tā kā 3 vadlīnijas, uz kurām fokusējamies. Pirmā no tām ir grāmatvedības biroja, otrā no tām ir saucamie biznesa klienti, kur būtu noliktavas un projekti un tādas lietas, un trešā ir ražošana. Līdz ar to tieši ražošana ir tā sadaļa, kur visvairāk būtu nepieciešams Moneo atbalsts. Vai varat pastāstīt arī izmaksas par šo programmu? Tātad, jā, izmaksas daļās divās daļās. Šī ir ieviešanas, ir jāparedz ieviešanas budžets, tad, kad mēs ejam, palīdzam uzņēmumam iestatīt sistēmu, mācam darbiniekus un bieži vien arī kopā ar uzņēmumu domājam vispār. Bieži vien pat kā nosaukt un kā kodēt produkciju. Tas ir viens, un tur svārstās tur ir stundu likme, un konsultanta likme ir 70 eiro stundā, bet, ja ir piemēram nepieciešams kaut ko pieprogrammēt speciāli jums, tad ir jau programmēšanas stundas, kas ir 100 eiro stundā. Bet tas ir tiešām tādos gadījumos, ka nekādi nevar, un šī sistēma ir jāpielāgo. Un tad ir nomas maksa, sistēma ir uz nomu, un tur jau šī nomas maksa ir par lietotājiem. Jo vairāk lietotāju, jo vairāk jāmaksā. Un tie lietotāji arī ir dažādi. Ir lietotāji, kuri strādā sistēmā, un viņiem ir pilnas piekļuves visam. Lietotāji, kuriem ir ierobežotas piekļuves, tie ir lētāki. Tātad, piemēram, dārgākais lietotājs ir 56 eiro, bet viņam tiešām ir ļoti plaša funkcionalitāte pieejama. Tad ir lomu lietotāji, kuriem ir ierobežotās tiesības, tie maksā 22 eiro. Bet savukārt šie web lietotāji, kā operatori vai noliktavas darbinieki, kuri strādā ar šo web interfeisu, to maksa ir 6 eiro. Tā kā kalkulācija ir individuāla pēc vajadzībām, un tāpatās es gribēju Ilzi papildināt, ka licenču maksa ir atkarīga arī no papildus funkcijām, ko jūs izvēlaties izmantot, piemēram, grāmatvedības sadaļā automātisks bankas imports un tādas visādas paralēlas lietas. Bet... Jā, un ja uzņēmumam ir vairāki, uzņēmumi, vairāki SIA, un visi ir šajā sistēmā kopā, tad arī par papildus kompānijām ir arī papildus maksa. Tā kā jā, tur ir ļoti individuāli, bet tie lielā bilde ir šāda. Tāpatās mēs arī strādājam ar Eiropas fondu atbalstiem, ir pieredze arī šajā. Šobrīd gan jāsaka, ka programma neviena nav atvērta, bet gaidām, kad atvērsies atkal rudenī. Vēl kaut kas kādam? Ja kāds tomēr sadūšojās un grib uzdot kādu jautājumu, droši vien vērsieties pie mums arī pēc šī webināra, bet lieki laiku garumā arī nestiepsim. Paldies visiem par ierašanos. Ilze, vai tev ir vēl kas piebilstams? Nē, man liekas, galvenais ir saprast to mērķi, kāpēc jūs kaut ko gribētu mainīt, ja gribētu mainīt. Un jā, kurš to varētu izdarīt, jo sistēmas ieviešana prasa laiku. Tā tad ir jābūt kādam cilvēkam, kuram par to deg acis un gribās to izdarīt.
Un šim cilvēkam ir jādod kapacitāte laikā un resursos, lai viņš varētu to izdarīt. Jo bieži vien aizejot uz uzņēmumiem, nu, iedot kādam cilvēkam, kuram jau ir pilns darba laiks, un tad tā sistēmas ieviešana ir kaut kur nolikta maliņā, un tas vienkārši jums izmaksā dārgāk, ja šī sistēmas ieviešana velkās. Jo ātrāk mēs varam ieviest, jo ātrāk jūs jau tiekat pie rezultāta un varat sākt strādāt. Un sistēmu mēs arī parasti viešam pa maziem solīšiem. Ja es, piemēram, rādīju tādus interfeisus, kur cilvēki vada iekšā kaut kādus datus, tad sākumā bieži vien tie ir paši brigadieri, kas cilvēku vietā vada šos datus. Viņi to saprot, viņi iemācās, un tad jau viņi saviem darbiniekiem, komandai māca tālāk. Sākotnēji varbūt cilvēki, kuri vispār nekad nav neko uzskaitījuši ražošanā, viņiem tiek iedotas lapiņas, lai viņi uz lapiņām vai kladītēs pieraksta. Tad, kad viņi ir iemācījušies to darīt, tad jau viņiem iedod planšeti. Ja? Tad ir arī jāsaprot vienmēr, kāda ir tā cilvēku gatavība pārslēgties no nedigitālas vides uz digitālu. Kādi Ir tehniskie vairāki mājas darbi, kas jāizdara. Kādi ir tehniskie risinājumi un iekārtas ir nepieciešams, lai varētu nodrošināt informācijas nokļūšanu līdz operatoriem? Nē, tas nav tikai planšetes. Īsnībā jau viss ir izdarāms arī telefonā. Bet, nu, tā kā telefoni bieži vien ražotnēs ir aizliegti, tad ir vai nu planšetes, un ir arī uzņēmumi, kuriem ir tādi ekrāni, tā kā datora ekrāni pie sienas, un viņi strādā ar šādiem ekrāniem. Arī ir redzēti pat datori ražotnēs, tādās dzelzceļa kastēs, lai putekļi netiktu klāt. Bet nu, planšetes vienkārši ir visizplatītākais. Jo arī planšetē var ielikt to kāju, viņu var ielikt tajā necaursītamajā tādā futlārī, jo nu, ražošana ir ražošana. Tur tās planšetes, ja viņas nav tā nopakotas, dzīvo īsu dzīvi. Skarbi apstākļi. Skarbi apstākļi, tieši tā. Super, ka mums te ir. Un arī, ja jūs domājat, ka jums, piemēram, ir viens ražošanas iecirknis, katram darbiniekam arī nav nepieciešama planšete. Var nolikt, es nezinu, tur 2, 3 planšetes uz kaut kādiem 15 cilvēkiem un konkrētās vietās, un viņi pieiet, viņi ielogojās katrs savu lietotāju un kaut ko un piefiksē to laiku, to darbiņu. Ja? Tā kā nav vajadzīgs arī katru darbinieku nodrošināt ar kaut kādu tehnisko nodrošinājumu. Jo visu laiku viņi nesēž planšetēs, viņi to darbu izdara un tikai tad iet un piefiksē. Un bieži vien ir arī tādi uzņēmumi, kuri pat visiem darbiniekiem neļauj vadīt datus. Datus vada sistēmā tikai, piemēram, maiņu vecākie vai brigadieri. Arī tāds ir skeneri, ar ko pieregistrēt paku. Kā tas izskatās un kā tas draudzēsies ar sistēmu? Tie ir parastākie skeneri. Kur arī var izmantot telefonus? Kur arī var izmantot telefonus, ja ir labs telefons. Bet, redzi, skeneriem jau ir tas, ka pakas tiek sakrautas lielos tādos štābeļos, un tur ir vajadzīgs skeneris, kas šauj tālu un precīzi. Un tas web interfejs, ko es rādīju, viņš vienkārši parādās šajā skenerī. Tur gan ir nosacījums, ka skenerim ir jādarbojas, viņam ir jābūt ar Android operētāju sistēmu un pilnīgi tieši tāpatās kā datorā mēs atveram vaļā mājaslapu, kurā ir šis te web risinājums Moneo, un tā arī viņš darbojās. Un viņš nedraudzējās ar sistēmu, tā ir daļa no sistēmas, tā ir viena milzīga sistēma. Jā, un, protams, skeneriem būtu ļoti labi, ja viņi būtu ar šo iespēju, ka viņi var strādāt arī offline režīmā, lai jūs varat staigāt pa šo te placi, tur, kur nav interneta iespējams, un pēc tam atgriezties zonā, kur ir internets, un saglabāt datus, ko jūs esat saskanējuši, esot nezonā. Bet tas vienmēr ir jāatcerās. Līdz ko jūs izējat ārpus zonas, tad gan jūs neslēdzaties nost, jūs turpinat darbu, atnākat zonā, un tur, kur ir telefons, un kur ir internets, un tad saglabājat savus datus. Tieši tāpat gribēju minēt, ka Moneo skaistums ir tas, ka viņa ir plašas funkcionalitātes sistēma, kurā, teiksim, grāmatvedis strādā ar savu grāmatvežu sadaļu, noliktavas cilvēki strādā ar savām sadaļām, bet ražošana strādā ar savu sadaļu.
it kā katrs ar savu, bet tā ir viena vienota sistēma. Tajā brīdī, kā noliktavā notiek kādas kustības, to uzreiz redz arī grāmatvedis un arī ražošana. Jā, tā ir. Jā. Bet nekur nav teikts arī, ka, piemēram, var izmantot šo periodisko inventarizācijas metodi un tikai gada beigās piekoriģēt šos noliktavas atlikumus. Bet tad, kad uzņēmumi ievieš kopēju sistēmu, tad jau grāmatveži saka, tad jau laižam visu online, un viņi katru mēnesi jau redz noliktavas atlikumus un var tam sekot līdzi un taisīt bilances katru mēnesi pareizas, nevis tādas kaut kādas. Skatos, ka vairāk arī jautājumu nav. Paldies jums visiem, un ar jums noteikti sazināšos es, un ceru uz tikšanos.